ir 21 gads un viņa ir reti normāla. Patīk aizdomāties par kastaņu nozīmi nākotnes plānošanā un tic, ka iepriekšējā dzīvē slepeni satikusies ar Hitlera brālēnu. Mārai ir 21 gads un viņa zina, kur atrodas cilvēka ķermenī mazākais kauls. Mārai ir gaiši smiekli un īsta sirds. Pasaki Mārai komplimentu un viņa pazūd kā rīta rasa no tavām acīm. Uzdevums. Katrai meitenei ir jāiegūst sabiedrībā zināmas personības autogrāfs, kā arī jāuzņem kopīga pašbilde. Uzvaras laužas plūks tā, kura to izdara ātrāk. Čau, mammu! Nu, meitenes, esat gatavas? Laikam nezinu, jā. Kas cits atliek? Es šos notikumus atceros tikpat labi, kā tas būtu noticis vakar. Lai gan tas notika pirms 2 stundām, jā. Bet bija jautri. Mēs bijām panikā. Jā, mūs ar draudzeni iesaistīja. Mēs nezinājām sākumā īsti, ko darīt, jo es īsti neklausījos, kas jādara. Un es tikai skatījos tos draudzenes seju, un viņa bija sabijušies. Man likās, ka kaut kur ir spogas, bet nebija. Uz priekšu. Slavenība! Paņem to šeit! Man skač kā slavenība, jā, right? Izrādās ir jāmeklē slavenība. Bija ārā mīnus fucking 58 grādi, un mums bija jāmeklē ārā slavenības. Tas bija interesanti. Tad es atkal aizmirsu, kas jādara. Es aizgāju pretējo pusi, man sauc atpakaļ. Tad es sapratu, ka jāiet tur, kur cilvēki iet, nevis kaut kādi citi cilvēki. Būtu smieklīgi, ja te, piemēram, jau nāk kaut kāda grupa pēr vienkārši tāds. Beigās tu nebūs tāda liela morāla, ka mēs paši esam tāds slavenības dziļi sirdī. Tik siltī. Jā, pagad, tad, kad tev ļoti augsti, tad tev nedrīkst domāt par tekošu ūdeni. Nē, tas bija tā, kad tev bija šurāt vajadzēja. Nē, es aizvirsu. Kam tu teksto? Es jau savu taktiku jau izstrādāju. Vagonu parks. Man sākas panika. Es nezinu, ko darīt. Mana mamma ir lielākā slavenība man. Es viņu atradīšu. Mums ir laiks aizbraukt uz Latgali. Vispār bija tā, ka mēs aizbraucām uz centru un visu to ceļu man draudzene jau uzreiz bija ierakusies telefonā un viņai bija kaut kāds plāns. Man nebija plāns. Man bija tikai tāda izdomas, ka es noteikti varētu atrast. Un es domāju, ko es ēdīšu vakarā, bet tas nebija svarīgi. Visi skatās uz mani, kā man būtu slimība. Tā es tikai to ar kameru. Nākamā pietura. Kā izskatās. Mazāk kalna. Bet man likās tāds, viņa jau meklē, nopietni cilvēki atbrīvojies. Bet viņa bija ļoti nopietni to tā kā ņēmusi pie sirds. Un man likās, es zaudēšu šito, tik ļoti zaudēšu. Bibliotēkā neskaitās slaveni, vai ne? Karavīri neskaitās slaveni? Es nezinu, ko es mēģinu atrast. Es varētu aiziet uz zirgu pastu. Jo tur bieži vien ir kaut kādi pazīstami arī cilvēki. Man tur pasniedz nodarbības Zane Daudziņa. Tā ir tā, kas Helenčiks, tas, kas ugunsgrēkā runā. Hei, Gunārīka, atnes pienu! Tas nav, es paskaidrošu. Tā vieta nav zirgu pasts tā kā zirgiem, jo, nevajadzētu būt. Es esmu bijis ļoti bieži, sākumā tur aizgāju, tāpēc, ka es domāju, ka tur tiešām būs pasts ar zirgiem, bet tur nebija. Tur ir tikai cilvēki. Ejam, bāri! Nāc līdz ātrāk! 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 Es šokoju. Labi, ejam. Man nevar dot citu uzdevumu, es varētu izspiegot cilvēkus. Viņi gandrīz man ievēroja. Labi, pat manai mammai nav nojausma, ka es eksistēju. Labi, ka nav vēl kaut kāds uzdevums noskuju slavenību. Tas gan būtu rēcīgi. Tagad jums jautājums. Ja jums būtu iespēja noskūt vienu slavenību, kurš tas būtu? Mēs aizgājām uz zirgu pastu, un tur bija tāds jauks vīrs, kas sēdēja. Visi jauki vīri vienmēr sēž. Un viņš teica, es prasīju, vai ir Zane Daudziņa varbūt kaut kur. Viņš teica, ka viņa vēl nav, varbūt var uzgaidīt. Zane Daudziņa šodien ir, vai vēl nav tagad? Nav vēl uz vietas. Man vajag slavenību uz parakstu kādu, un es atnācu šajieni. Mani filmē. Šausmas. Kur te ir, ja? Ja, kaut kur. Varbūt jāpagaida. Pagaidīsim, tik nenormāli augsti ārā. Labi. Un tad ir tāds rīktīgi liels, garš, foršs puisis, un viņš gāja, viņš tāds, labdien,
how you doing? Un tad mēs sākām, labi, ne, viņš nerunā ar mums, viņš tikai knapi paskatījās, vairāk skatījās uz kameru, nevis uz mums, bet mums likās, ka viņš tiešām ir ievērojis mūs. Visi domā, ka es esmu riktīgi svarīgi, ja man ir kamera. Labi, ne, tev ir kamera, bet es esmu svarīgi. Sveiki! Šis pokšs čalis. Man patīk. Es varētu visu laiku staigāt ar kameru, varbūt man beidzot būt draugs. Es izvēlos skaistāk ar kameru. Pagā. Ir labi, ja? Varbūt viņš nāks atpakaļ. Un tad jā, iznāca mana pasaules literatūras pasniedzēja, un kamēr es aizdomājos, viņa man pagāja garām kaut kāds 15 reizes, un es sāku domāt, viņa raksta dzeju, un tad es sapratu, ka laikam arī viņa skaitās kā slavena dzejniece, jo viņa tiešām piedalās arī kaut kādos dzejas lasījumos, un tā bija Anna Auziņa. Es atvainojos, jums ir 3 minūtes laika. Man ir uzdevums iedot atrast slavenību, un es uzskatu, ka jūs esat diezgan ļoti liela slavenība, jo jūs rakstat arī dzeju, un jūs esat mana pasniedzēja, man vajadzētu tikai jūsu autogrāfu. Viņa pasniedz pasaules literatūru, bet viņa raksta diezgan spēcīgus dzejoļus, vairāk tā kā caur sevi, ļoti pat personiskus, dažreiz kaut ko par mammu, un parasti izlasot biežāk dzīvot tālāk, bet ļoti labi uzrakstīt dzejoļi. Jā, un tad mēs ātri nofotografēsimies, tas būs rīktīgi lielas. Man nav priekšējās kameras, vai viņi ir slikti? Nofotografējās? Pagā. Jā, labi, liels paldies jums veiksmi. Bet vispār es domāju, ko es gribētu satikt, varbūt, kuram es gribētu paprasīt. Tas noteikti pagaidām uz šo brīdi būtu skutelis. Jā, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas mīl skuteli. Es viņu apprecētu, viņš to vēl nezina. Noteikti arī viņa draudzene nezina. Bet jā, es varbūt ar viņu gribētu visvairāk tagad parunāties, un lai viņš paraksta manu maiku. Jā. Un tad mēs gājām atpakaļ, jā, un tad es smējos par Māru, jo es domāju, ka noteikti viņa būs ļoti nopietni tam visam piegājusi, ka varēs izšmauts gan, jā. Māra ir tā otra meitene, ja jūs aizmirsāt, jā. Viņa nav tur, bet es tāpat tur rādīšu. Jā. Elīna 45 minūšu laikā ieguva Annas Auziņas autogrāfu. Tagad ir Māras laiks pierādīt savas spējas slavenību medībās. Galvenais, ka es mēģinu saskatīties telefonā, kam tu raksti, bet es neredzu neko, tikai kaut kādu atblāzi. Pirmkārt, bija maza panikas laikme, jo man vispār nepatīk šādas lietas un nekad nebūtu iedomājusies piekrist, ja Elīna nebūtu man labākā draudzenē, un jā. Ko tu izliecies, ka tu te nepiedari? Darīju, kas jādara, un uzreiz smadzenēs sāka darboties kaut kādas šūniņas, ko es varētu pazīt, vai kāds, kas varētu pazīt kaut ko, un gāju burtiski cauri savam kontaktu sarakstām. Es laikam uzrakstīšu uz kartona, meklēju slavenību un paveiksies. Strāvi lidostā, ķipar uzrakstu slavenība. Tad varbūt kāds pienāc. Tad es atceros, ka es tomēr pazīstu slavenību. Varētu teikt slavenību. Man viņš būtu slavenība. Ir Eduards Lapsiņš. Viņš ir sporta kluba Amazonas lokašaušanas treneris, vadītājs. Un viņš ir 2010. gadā, ja nemaldos, ieguvis Latvijas slepnuma balvu kā nominācijā skolotājs, manuprāt, ja nemaldos. Un tad es sāku paralēli sarakstīties ar Vitu. Es biju nedaudz iurbusies telefonā. Es nezinu, man vispār nav saprašanas, kā, kur pat iet vai tikt, vai... Nu jā, un Vita man iedeva dažādas idejas. Un sākumā braucu uz Sky veikalu. Tur pat īsti nav ko iedziļināties, kāpēc, jo tikpat ātri izlēcu ārā no trolejbusa. Tad galu galā nonācu pie tā, ka varētu pamēģināt aiziet uz Rīga TV 24. Nākamā pietura.
beigās nonācām līdz tai vietai. Sākumā ļoti apjuku, ka tur bija rakstīts, tā bija kafejnīca. Un mēs iegājām, tur ir kafejnīca, un tad ir vēl viens durvis, kur ir tā studija. Tur kaut kas ir, tur jāiet. Tur jāiet. Jā, tad mēs pagrozījāmies tur, un es ieraudzīju, ka tur ir Roberto Meloni. Vēl 7 minūtes. Un sapratu, ka bazinga. Roberto Meloni pašlaik ēd, un es domāju, jāpiet pie viņa pēc tam, kad viņš ir pēdis, jo pēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, tāpēc jā. Tas process bija ļoti ilgs. Es nezinu, kādus kadrus ieliks no tā, kā es tur mīkstinājos, bet tas bija drausmīgi, tas bija tiešām drausmīgi. Ko man teikt? Bet viņš vēl sēž runā, nevar tā traucēt. Es burtiski, manī kaut kas te aug, un tas kāpj, un tūlīt būs uz zemes. Just do it. Tā čiksīta, viņu tur runā. Es nevaru vairs. Es sāku domāt par to satraukumu, kas bija. Un šis jaukais vīrietis mani iedrošināja. Roberta, drīkst jūs? Uz maz brīdi. Paldies! Tas būtu ļoti labs. Man jums ir pāris vārds. Veltiet lūdzu man uzmanīt. Viņš ir priecīgs, viņš ir jā, senjor. Paldies jums! Sveicināti! Roberto, vai drīkst jūs uz momentu aizņemties? Sveiki. Var sakot, man ir jāpilda uzdevums, ka man jāatrod kāds pazīstams cilvēks un jāuzņem ar viņu selfijas un jāpalūdz autogrāfu uzrakstīt. Nu, davai. Jā. Tātad. Selfoju, un tu filmēsi, kā mēs selfosim, jā? Tas vienkārši kaut ko. Jā, jo tu vari. Labi. Vēl, jo tu vari, es arī varēšu tev rakstīt, es māku rakstīt, es varu rakstīt Tā. autogrāfu. Un šeit vēl. Jā. Tas ir taisīt tu? Jā, to mēs atbildē. Neskatāt. Jo viņam var. Gribēju rakstīt. Nē, jā, jo es varu. Caur tā pilspāva. Jā, slīdoši, tas papīriņš. Jā. Nu, nevar saprast. Man nepatīk. Es domāju, būs labi, jo. Es esmu no Sardīnijas, zinu, ka mēs esmu nu viss, bet tev tā pilspāva nestrādā. Un tagad visi redz par tavu vārdu un uzvārdu un personās skolu. Jā, tur neievašām tā. Māra, paldies. Paldies jums. Ārprāts. Drausmīgi, man sarāvās muskuļi izvaida. Es vairs nevaru pasvaidīt. Tas ir viens liels piedzīvojums, protams. To atcerēšos laikam mūžu, ja man nebūs Alzheimers. Es uz to nekad neparakstītos. Nē, es uz to vairs nekad neparakstītos. Nekad. Tas bija interesanti, tiešām foršs pārbaudījums. Bet es to izdarīju, jo es varu. Es to izdarīju, kā teiktu Sliņķis sit. Es to izdarīju, jo es vadu. Es to nevaru izdarīt. To es varēju, es nevaru to pateikt. Rezultāti. Šīs nedēļas uzdevumā uzvar Elīna. Elīna savu slavenību nomadīja par 30 minūtēm ātrāk nekā Māra. Tagad zināsim, ja jums sāk sekot Elīna, pārbaudiet, varbūt nejauši esat kļuvis slavens. Namaste. Es runāju, tikai nenāk ārā. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jā, tātad, labi.